Pārdaugavā vietā ar skanīgu nosaukumu Biešu ielā atrodas bērnu oāzes nams, kas šobrīd ir gan skolnieku brīvā laika pavadīšanas centrs, gan atbalsta nodarbību vieta cilvēkiem, kas slimo ar demenci. Vienlaikus šo vietu par mājām sauc gados jauni cilvēki, kas dzīvo grupu dzīvoklī. Jau no rīta dienas aprūpes centrā ierodas pirmie apmeklētāji – cilvēkiem, kuriem ir dažādas pakāpes demence. Maldīgs ir uzskats, ka demences simptomi vienmēr saistīti ar organisma novecošanos. Jaunākajai dienas centra klientei šeit ir 56, bet vecākajai 93 gadi. Demences pakāpes arī ir dažādas, sākot no atmiņas traucējumiem un beidzot mums ir cilvēks ar diezgan smagu Alzheimera slimību. Un tas vairāk pakalpojums ir domāts bērniem, lai bērni varētu atstāt savus vecākus mūsu uzraudzība kā bērnu dārziņā un mierīgi strādāt, jo bērni bieži ir sociāli aktīvi vēl. Vecums tāds, kā viņi var strādāt, var kaut ko pelnīt, naudu galu galā, bet nav kur atstāt vecākus. Teju svēta lieta visiem ir regulāra asinsspiediena mērīšana, ko papildina preses apskats un diskusijas par politiku. Reizi nedēļā notiek arī mūzikas terapijas nodarbības, ergoterapeita un fizioterapeita konsultācijas. Viņi lasa avīzēs, apspriež to visu, kā kurš māk. Ja? Mēs arī viņiem kaut ko stāstam, ja ir kaut kas izlasīts internetā, viņi ļoti aktīvi jautā, kas ir jauns datorā, kas jauns datorā, un viņi lasa, tā ir informatīvā stundā. Tas notiek, pieņemsim kādu stundu. Sava vieta dienas režīmā ir arī galda spēlēm, no kurām iecienītākās ir kārtis un pužļu likšana. Šāda veida nodarbības cilvēkam palīdz trenēt atmiņu un aizkavē slimības attīstību. Pie mums viņi nāk, viņi saglabā savas aktivitātes mājās, arī savu to sociālas aktivitātes, ja var viņi vēl. Vai dzīvo ģimenē ar bērniem, ar varbūt sievām, vīriem, kā viņi dzīvo, bet viņa nāk pie mums tikai, lai varētu saglabāt kaut kādas savas sociālas funkcijas. Dienas centrā ar aprūpētāju palīdzību cilvēks var arī nomazgāties. Patstāvīgi iekāpt vanā vai dušas kabīnē cilvēkam ir grūti. Pēcpusdienas mums lielākas aktivitātes, kas ir radošas aktivitātes, zīmēšana, dziedāšana varbūt atmiņās trenēšana kaut kāda. Tas līdz 4. Tad pēc tam gatavojas braukšanai mājās, un mēs veidam pa mājas, jo mēs arī piedāvājam transporta pakalpojumus, un mēs viņus veidam. Šis dienas centrs cilvēkiem dod iespēju satikties, saglabāt ikdienas prasmes un dzīves prieku. Centra vadītāja Vlada Larionova atzīst, ka šeit nav ne pansionāts, ne arī slimnīca. Tomēr ikdienas centra apmeklējums cilvēkiem sniedz terapeitisku efektu. Ar tādu diagnozi un tādu vecumā diez vai varētu runāt par kaut kādu nopietnu rehabilitāciju, bet ja saglabājas visās funkcijas viena līmenī, tas jau ir sasniegums. Kad vecie ļaudis dodas uz mājām, Biešu ielas nama durvis ver skolas vecuma bērni, kuri šeit var saturīgi pavadīt brīvo laiku, iemācīties kaut ko pagatavot savām rokām, uzstāties uz skatuves, kā arī veidot saskarsmes prasmes ar vienaudžiem un pieaugušajiem. Pats svarīgākais ir tas, kad bērni sāk apzināties sevi, ka viņi sāk apzināties savas intereses, ka viņi iemācās uzklausīt citus bērnus, ka viņi sāk apzināties savu agresivitāti, savu dusmu izpausmes, ka viņi mācās apzināties savu pienākumu, sajūtu, atbildības izjūtas un daudz citas lietas. Dažādas nodarbības, ekskursijas, pašu veidoti priekšnesumi, teātra un kino apmeklējumi ir dienas centra Torņakalns ikdiena. Vienlaikus tas ir gan brīvā laika piepildījums, gan sociālais pakalpojums bērniem no visdažādākajām ģimenēm. Te netiek lietoti tādi termini kā trūcīgā status vai nelabvēlīga ģimene. Nav Rīgā neviena tāda muzeja, kuru mēs neesam apmeklējuši. Mēs apmeklējam teātri, izrādes, cirku mēs apmeklējam. Uz kino ejam visur, ko bieži vien krīzes apstākļos
un arī mūsdienu situācijā tas nav nebūtu maz svarīgi, kad ģimenē ir vairāk bērni, kad vecākiem šīs rocības ir diezgan ierobežotas. Lai izmantotu iespēju apmeklēt centru, vecākiem jādodas uz savu sociālo dienestu un jāsaņem nosūtījums pakalpojumu saņemšanai. Centra vadītāja Sārma Bergmane uzsver, ka viens no galvenajiem priekšnoteikumiem ir vecāku un bērnu interese, nevis sociālais status. Šis jau ir sociālais pakalpojums. Un mēs viņu tam bērnam, pirmām kārtām viņš ir domāts vairāk vai mazāk uz 6 mēnešiem. Tad mēs mēģinām apzināt viņa stiprās un varbūt puses un varbūt tās īpašības, tās lietas, kuras mums būtu jāpilnveido. Viena no prasmēm, kas laikam nav jāpalīdz attīstīt nevienam skolas bērnam, ir darbs ar datoru. Tas ir viens no iecienītākajiem brīvā laika pavadīšanas veidiem. Šeit datorlaiks katram bērnam ir 40 minūtes. Dators tā ir tā lieta, kas iet kopsolī ar mūsdienām. Tur pavērās daudz pasaules, jauna pasauli, jauni draugi vēl papildus. Tas viņiem ļoti patīk. Un bieži vien iznāk, ka dators ir tas stimuls, tā motivācija, ar ko mēs panākam izdarīt citas lietas, kas viņiem varbūt reizēm ir vairāk nepieciešams. Ja bērnam ir grūtības, viņš jūtas aizvainots vai dusmīgs, audzinātājs, sociālai darbinieki un psihologs palīdz izprast savas sajūtas, izrunāt tās un atstāt pagātnē, lai uz mājām atkal varētu doties ar prieku. Šeit bērni mācās būt kopā, mācās cienīt viens otru, mācās pieņemt tādu, kādus es esmu, mācās redzēt viens otrā labu. Un šeit netiek izceltas tās lietas, vai tev ir telefons, vai tev ir kāda brenda drēbe labāka, Šeit mēs esam visi vienādi. Kamēr bērniem, tāpat kā sirmgalviem, sava centra apmeklējums ir viena no ikdienas aktivitātēm, dažiem jauniešiem šī vieta ir īstas mājas. Šeit kopš 2004. gada darbojas grupu dzīvoklis, kurā ir 12 istabiņas. Mūsu sabiedrībā dzīvo dažādi cilvēki. Paldies Dievam, ka visi nav tādi kā es. Ir dažādi un daudzveidīgi cilvēki, un citi ir profesori un doktori, un citi ir santehniķi, elektriķi, un visi ir vajadzīgi sabiedrībā, un visiem ir sava vieta. Citiem ir vajadzīgs vairāk atbalsts, citi paši tiek galā, un vēl citus spēj atbalstīt. Dzīvojot grupu dzīvoklī, cilvēkam, kuram ir nelieli garīgās attīstības traucējumi, tiek dota iespēja mācīties dzīvot pastāvīgu dzīvi, apgūt sadzīvē nepieciešamās prasmes, skaitīt naudu, plānot budžetu, rūpēties par savām personīgajām lietām. Grupu dzīvokļu istabiņās jaunieši un jaunietes dzīvo atsevišķi. Šeit strādā arī sociālie darbinieki un aprūpētāji, kas palīdz praktiskās lietās, piemēram, meklēt darbu vai atgādina, ka laikus jāsamaksā par dzīvokli. Ar katru tiek slēgts līgums, un viņi apmaksā īres un komunālos maksājumus paši no saviem ienākumiem. Kuram šādu darba ienākumu vai mācību pabalstu nav, ja viņi ir bērnu bāreņi, tad viņiem sociālais dienests atbalsta. Var arī no ģimenēm nākt bērni, kuri jūt, ka viņi vairs ģimenē nevar dzīvot, ka tik lieli jau ir izauguši, ka būtu jāuzsāk dzīvot patstāvīgi, bet tā gluži patstāvīgi arī dažādu iemeslu, dažādu diagnožu dēļ viņi nevar garīgās attīstības traucējumu. Tad viņi arī var nākt šeit un dzīvot. Grupu dzīvokļu pamatīdeja ir palīdzēt uzsākt pastāvīgu dzīvi, lai cilvēkam viss mūžs nebūtu jāpavada pansionātā. Šis pakalpojums pagaidām ir samērā jauns, tomēr dažiem iemītniekiem ir jau pāri 30 gadiem. Rita Erela stāsta, ka lielākais gandarījums ir tad, kad grupu dzīvokļu iemītnieks ir tik labi iejuties sabiedrībā, ka var jau doties pats savā dzīvē. Šodien lielākā problēma ir atrast cilvēkiem piemērotu darbu, jo ne katrs no viņiem var strādāt pilnu darba dienu. Viņiem nav kur strādāt tā īpaši patreiz. Tad, kad bija tur tas celtniecības bums, tā jau tie puišiem bija kur strādāt. Tad, kad arī varēja meitenes strādāt kafejnīcās par viesmīļiem un oficiantiem, un tas viņiem gāja, un Lido ļoti palīdzēja strādāt kompleks. Tad, kad sākās krīze, tad gan bija tā grūtāk. Pagaidām visiem grupu dzīvokļu iemītniekiem ir savi kaut arī nelieli ienākumi. Viņi strādā dažādus palīgdarbus vai saņem mācību stipendiju. Vilim Timermanim ir pastāvīgs darbs. Viņš ir sētnieks.
Mani pieņēma, te es grupas dzīvoklī esmu, un man bija situācija, ka mani atveda uz šeini no citiem sociāliem, un es pieņēmu, sociālajiem mani te pieņēma, un te es sāku te iedzīvoties, sakārtoju savu istabu, tad meklēju darbu, atradu darbu, strādāju pa sētnieku, tieši te apkārt visai mājas, paņemu uzreiz izkāpju, padzeru kafiju un sāku strādāt 6 no rīta. Tā līdz 12 dienā, tad pēc 12 dienā es atpūšos līdz 5 un pēc 5 atkal līdz 9 vakarā. Vai ar slotu, vai ar lāpstu, kāds gada laiks. Vilis stāsta, ka viņam šeit patīk, viņš jūtas vajadzīgs un novērtēts. Līdzās saviem pienākumiem viņš palīdz remontēt koplietojamās telpas un neatsaka arī citu palīdzību. Pavisam nesen visi kopā pārkrāsojuši virtuvi, kas tagad ieguvusi priecīgākas krāsas. Man ļoti patīk strādāt ar šitām krāsu, špaktelēšanu un viss šitas celtniecības skaitās vai kasiņš. Un patīk dizainas ļoti. Brīvais laiks Vilim, kā jau visiem sētniekiem, pakārtots laika apstākļiem, tāpēc viņam labāk patīk vasara un pavasaris. Braucu uz Ogri un tur bibliotekā sēžu vai makšķerēju zivis, kad man ir brīvs laiks sestdienās, svētdienās. Ja, piemēram, sestdien, svētdien man sniegs, tad es nedrīkstu braukt, tad man ir jātīra sniegs. Ja, piemēram, man ir svērku dienās karogs jākarina, tad man arī nedrīkst braukt. Tad man ir jāuzkarina karogs. Un tā vēlā vakarā es noņemu nost, vai agri no rīta es viņu noņemu nost. Tie, kuri var strādāt, tad tie strādā, bet tie, kur var strādāt, 4 vai 3 stundas dienā, kuriem ir vajadzīgs visu laiku kāds, kas atgādina un samaksā par to dzīvoklīti. Tev tagad ir jāmaksā resku kvītiņa ir, un te tev būtu jāatlicina, tev šodien ir pensija, varbūt tu varētu to naudiņu atlicināt kaut kā. Atbildība par savu dzīvi ir viena no atšķirībām cilvēkiem dzīvojot ilgstošās sociālās aprūpes iestādēs. Pēc zināma, ja tā var teikt, pārbaudas laika, nākas atzīt, ka ne visi grupu dzīvokļu iemītnieki var uzsākt pastāvīgu dzīvi. Tāpēc nākotnē jāveido līdzīgi grupu dzīvokļi arī pusmūža cilvēkiem, jo atgriešanās pansionātā viņiem noteikti būtu solis atpakaļ. Viena mums ir grupu dzīvokļu klienta meiteni ar savu meitiņu dzīvo. Tad viņai priekš viņas tā ir diezgan liela slodze, un viņai sanāk visu dienu, kas ko darīt. Tam bērnam drēbītes izmazgāt, jo bērns iet bērndārzā, aiziet iepirkties, aiziet pēc pensijas. Viņai ir vajadzīgs atbalsts no sociālā darbinieku un no aprūpētājiem. Patstāvīgi viņa to nevarētu izdarīt, un viņa arī strādāt, viņai nebūtu laika. Jo viss viņai tas prasa vairāk resursu iekšējo. Citādi nākotne varētu būt Vilim, jo viņš ir viens no tiem, kurš spētu uzsākt pastāvīgu dzīvi. Uz jauno dzīves vietu kopā ar Vili noteikti ceļos ne tikai mazās palmiņas, bet arī glezna, ko Vilis saņēmis dāvinājumā. Bet pagaidām, kamēr Vilis savai pastāvīgajai dzīvei vēl tikai gatavojas, viņš plāno mazu remontiņu arī savā tagadējā istabā. 1978. gada. Man tāpat, es arī dzimis 1978. 3. novembrī, tad viņai arī tas tikpat daudz gadu, kā man tagad.